Labrīt, Latvija. Trumps modina pasauli un rīkojās. Faktiski, ko viņš dara, viņš cīnās ar deep state. Es viņu saucu par naudas varu. Tā ir tā pati nauda vara, aiz kā stāv Sorosīti, globālisti, triljonu kontrolētāji. Faktiski tā ir vara, kas uz doto brīdi ir faktiskā vara Latvijā. Un mūsu tautas brāļi, māsas, deputāti, ministri, prezidenti, tādi grēkāši tautai. Tad sīks skrūvīts visā šajā sistēmā, kur lielākoties tiek izvēlēti pēc principu, cik viņi prognozējami un uzticami kaut kādiem cilvēku grupai. Kā šodien savā profilā ieliku tam cilvēkam, kas kaut kādā brīdī kontrolē tautas fondu. Tā kā mums uz šobrīd ir iespēja pievienoties Trumpam. Gūt arī spēku savā ziņā no ASV, cīnīties pret šo nelietīgo varu, kas faktiski ved Latviju uz izušanu, kur mēs apātiski un neticīgi un bailīgi rīcības pieņemam. Mēs piedalāmies šī vēlēšana farsā, ko šī deep state ir izveidojusi mums Latvijā. Labprātzot, ka nekas nemainās Latvijā, neskatoties to, ka mēs apzinīgi izpildam savu pienākumu, aizējam nobalsojam, bet tā sistēma ir izveidota ar partiju čupu, kurām maksimums ir 10% reālā, 10% atbalsta tautā, tiek tauta saskaldīta, un mēs visā šajā sistēmā faktiski esam tādi liederīgi idioti. Un tie, kas arī maksā nodokļus, viņi arī varētu teikt, ir slaucu malni. Jo tie nodokļi mums atnāk atpakaļ ļoti minimāli. Jā. Pensiju fonds mums tiek aizdots ārzemju bankām apkalpošanai, pēc tam mēs vēl to pensiju ņemam un maksājam viņiem par to procentus. Jā. Faktiski skolotāju algas smieklīgas, izglītības sistēma nolaista. Tagad mums 5% ņems no aizsardzībā. Jā. Bet svarīgāk ir izglītība. Un tā aizsardzība lielākoties ir svarīgāk tomēr nevis karot, bet rast draugus un rast kompromisus. Ja tu karo, tad tu atbalsti naudas vārdu, deep state atbalsti, viņas ražošanas kompānijas. Arī, ja tu slimo, tu arī atbalsti šos farmācijas. Arī, ja skatieties Trumpa pēdējās publikācijas, Kennedy Junior publikācijas, faktiski viņi sāk cīnīties ar šo Big Pharma, kā šām farmācijas kompānijām, kur par principā nav interesēti veselā tautā. Tas, ko arī teiks kā Saeimas deputāts uzstāja, un centos atbalstīt Biļeviča programmu par veselu tautu. Faktiski viens, manuprāt, no tādiem iemesliem, kāpēc Biļevičs šķīrās no veselības ministra amata, ka viņš šādu programmu virzīja, jo nevienam veselu tautu nav vajadzīga mūsu. Principā mums ir vajadzīga, bet reālai varai nav vajadzīga veselu tautu. Viņi pelna uz slimu tautu. Viss šī sistēma, gan tiesības sargājušā sistēma, gan likumdošana, tiesu var faktiski nothing personal, just money. Tas nav, lai mēs gūtu taisnīgumu, bet lai uz mūsu slaucamiem augiem pelnītu naudu. Tad piedalīties tiesu sistēmā, te maksā juristiem, advokātiem, te pie ārsta maksā ārstiem, tu kā tālāk pēc zāles. Un faktiski tas tāds slaucams augums. Jā, un tas, kas notiekās Latvijā, ir nožēlojami. Arī tas, ko arī Trumps dara Amerikā, ko mēs esam pieļāvuši. Faktiski no mums viena no lielākajām tautsēmniecībā, Ulmanim 4. attīstītākā tautsēmniecība Eiropā bijām, mēs esam nogājuši kaut kādā bezdibirī. Faktiski tauta izmirst. Es skatos ar tādu sāpju acīm tiem cilvēkiem, kas tur reklamējās, redzēs, ka grib būt uzņēmējs. Nu, nav mums šī vide tāda, kas ietekmētu uzņēmēju tautsēmniecību. Faktiski tā vide ir tāda, kurā mēs iznīkstam. Esam liederīgi idioti. Jā, faktiski tautsēmniecība. Tā mūsu tautsēmniecība šobrīd ir ļoti saistīta ar augļošanu, ar kredītu, ja, ka tev tur aicina ņemt, ieguldīt, kas varbūt naudu bankās un maksāt procentus. Lai gan, pat arī Talmudā rakstīts, ka brālis brālim uz auglu nedrīkst aizdot naudu. Tas ir lielākais grēks, 1000 gadu vecs grēks, tas plauksne uz zemē. Jo dažiem mēs neesam brāļi, mēs tikai goji esam, un gojiem var aizdot naudu un uz viņiem pelnīt. Tāpēc aicinu tautu pamosties, pievienoties tautas kustībai, pievienoties Trumpam, kurš cīnās ar šo deep state, ar to reālo varu, kas ir Latvijā. Arī mēs tautas kustību varam cīnīties tāpatās kā Trumps. Vienīgā nianse
Mums tāpatās kā Trumpam jāgūst 51 tautas atbalsta procentu, un tas ir reāli. Faktiski 51% ir nepiedalās šīs vēlēšanās. Tas atbalsts, kas mums var būt, un ir tie cilvēki, kas izpilda savu pienākumu. Aiziet nobalstot pa partiju, viņš jau iet tikai izpildīt pienākumu. Viņi pat tādā brīdī, kad iet uz vēlēšanu iecīgi, pat īsti nezinu, par ko viņi balsos. Vai lielākoties balsos par kaut kādu skaistu frizūru vai naudas vairs kontrolētos medijos popularizētu personu. Nekas vairāk. Uz doto brīdi mums ir iespēja, kāpēc kā Trumpam, virzīt Latviju, lai viņi būtu liela. Un atceramies, mēs tādu īdam, vienu lielu vēstures lapus pa mums maz stāst un klusē. Mēs esam tie, kas veidoja pirmo suverēno tautas varu pasaulē. Mēs esam tie, kas izslaucīja aristokrātu varu vēstures mēslainē. Mēs, latvieši, latviešu strēlnieku pēcteči, mēs esam tie, kas izveidoja lielāko un stiprāko pasaulē armiju. Mēs esam tie, kas izveidoja lielāko un stiprāko armijas līdzlūgu dienestu. Mēs esam liela, spēcīga tauta, kura var veikt lielus grozījumus pasaulē. Pēc apzināmies šo spēku un parūpējamies par savu dzimteni. Neskatāmies ar apātisku un neticīgām acīm no rīcības. Pievienojieties tautas kustībai un mainām šo sistēmu. Izmēžam naudas varu no šejienes, apturam valsts iznīkšanu. Aicinu pievienoties tautas kustībai. Tautas kustība aicina 9. septembrī uz aktivitāti, bet jūt, ka pagaidām vēl tauta nav pamodusies. Mēs atkal pēc 9. septembra aicināsim uz aktivitātēm, lai tautai ir iespēja apvienoties. Pievienojieties, rakstat man, zvaniet man, tiekamies, dodam Latvijai gaišu labklājības nākotni. Paldies! Labrīt, Latvija!